Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 1. nodaļas, kur 27. pantā apustulis raksta. Bet Dievs izredzēja to, kas muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, šovakar atkal mēs nākam Tavā priekšā ar visu to, kas mūsu dzīvēs ir noticis šajā dienā, šajā laikā. Nākam kā tādi, kas negribam Tev neko ne pierādīt, ne apliecināt, kā vienīgi to, ka mēs uzticamies Tavai labvēlībai, žēlastībai, piedošanai, ka mēs nākam pie Tevis kā Tavi bērni un mācamies Tevi uzlūkot un uzrunāt kā savu Tēvu, kā patieso un īsto Tēvu, kas esi debesīs, kas mūsu katru dzīves redzi, un par katru no mums esi nomodā, un katram savā veidā dod savu žēlastību. Citam iepriecinājumu veidā, citam kā spēku izturēt pārbaudījumus. Kādam citam tu dod savu žēlastību, lai mūsu sirdis tiktu mierinātas, redzot, ka mēs paši reizēm dzīvē tik daudz aplamības sadaram. Lai kādi mēs būtu un lai kas ar mums notiktu, Tev ir īstie vārdi, un Tavam garam ir īstās zāles priekš tā. Un tāpēc mēs nākam, kungs. Mēs nākam aizvien no jauna, un mēs lūdzam Tevi pašu, iemāci mūs Tevi lūgt, iemāci mums sarunāties ar Tevi, dod, ka mēs varam ne tikai Tev pateikt to, ko mēs vēlamies, bet ka mūsu sirdis ir atvērtas ieklausīties tajā, ko Tu mums gribi sacīt. Jo nevienmēr mēs to dzirdam kā vārdus, reizēm mēs to satveram ar savu sirdi. Mēs satveram to mieru, kas nāk no Tevis, to skaidrību, drošību, bet vienlaikus arī iedvesmu un vēlēšanos šajā pasaulē veidot Tavu valstību. Tu, kungs, mūs pazīsti pirms vārdiem, un Tu mūs arī reizēm uzrunā vēl pirms mēs spējam to izteikt vārdos. Un tāpēc, kungs, katru dienu no jauna mēs apzināmies, ka bez Tava spēka un bez Tavas gudrības mēs šajā pasaulē nenieka nespējam izdarīt. Mēs varam ārējā dzīvē kaut ko mēģināt, bet tur, kur ir runa par Tavu valstību, tur vienmēr jāatceras, ka tā ir Tava valstība, tas ir Tavs spēks, tā ir Tava gudrība, tā ir Tava iecer. Un mēs varam būt labi instrumenti Tavās rokās, tieši tad, ja mēs vienmēr to atceramies un vienmēr visu pirms un cauri visam meklējam pie Tevis šo Tavu klātbūtni, pieskārienu, gudrību. Šodienas lozungā apustulis mums to atgādina, ka Tu šai pasaulē esi darbojies ļoti neparastā veidā, nevis caur gudrajiem, stiprajiem, tiem, kas ir redzami pašā priekšplānā, bet Tu nāc šajā pasaulē kā mazs bērns, vēl nevarīgs, vēl tāds pats kā visi pārējie mazie. Tu nāc šajā pasaulē pavisam pa citu ceļu nekā cilvēki gaidīja. Tu piedzimi kā viens no mums, un vienlaikus tieši tajā mēs ieraugam Tavu patieso varenību. Lai izmainītu šo pasauli, Tev nevajadzēja to sagraut, lai uzvarētu cilvēka sirdi, Tev nav nepieciešami cilvēcīgas gudrības vārdi. Bet Kristū mēs pieredzējām, kas notiek ar mums un ar pasauli, kad mēs pa īstam ar Tevi satiekamies. Tu pats mūs brīnumainos veidos gan spēcini, gan padari apveltītus ar gudrību. Un šī gudrība nenāk no mūsu prāta, mūsu spriedumiem, bet tā nāk no tā, cik skaidri Tu, kungs, redzi mūs, cik mīloša un skaidri Tava sirds, cik uzticama ir tā žēlastība un labvēlība, kuru Tu mums esi parādījis. Kad mēs to ieraugam, tad mēs atklājam gan īsto spēku, gan īsto gudrību. Un tāpēc Dievs uzlūko mūs un uzlūko mūsu mīļos, un ļauj mums it īpaši šajā laikā, ko saucam par adventu, laikā, kurā domājam par Tavu nākšanu pasaulē, būt atvērtiem, būt gribošiem, būt ar Tevi kopā, dzirdēt Tevi, sajust Tevi, piedzīvot Tevi. Jo mēs ticam Taviem apsolījumiem,
ka ik viens, kas meklē, tas atrod, kas klaudzina, tam atver, kas lūdz, tas saņem. Un tāpēc kā mācēdami un spēdami, mēs atkal un atkal nākam un lūdzam un klauvējam un meklējam. Meklējam tavu klātbūtni. Meklējam to, lai mūsu sirdis būtu piepildītas ar tavu gāru. Un šo lietu mēs tiešām izlūdzamies gan sev, gan mīļajiem, gan visai mūsu zemē un tautai, gan visai šai tevis radītai lielajai, plašajai pasaulē. Mēs apzināmies, ka tu esi mums devis uzdevumu būt par vidutājiem, par tilta cēlājiem, par tiem, kas no tevis saņemam un tālāk citiem varam dot. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs esam tev pievērsti, ja tu patiešām atklājies mums pašiem, mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs. Tāpēc pieņem mūs šajā vakarā, dod mums nakts mieru, dod mums visu nepieciešamo, lai mēs varam atpūsties, un tad celties un dzīvot un darīt to tavā gaismā, kā tādi, kas pazīstam tevi, kas jūtam tavu klātbūtni, un kas varam tādā veidā būt šie instrumenti tavās rokās, caur kuriem parādās nevis mūsu gudrība vai mūsu spēks, bet tava gudrība un tavs spēks, kas ir varenāks par visu, ko pasaulē redzam un ko pasaule varētu dot. Kungs, lieto tu pats mūs pēc sava prāta un darbojies mūsos tā, kā tu to vēlies, tagad un vienmēr. Bet pāri visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.